Kad es strādāju ar pāriem, un man mājas darbs ir, teiksim, ka tagad nākamajā nedēļā tev viņai ir katru dienu jāpasaka kaut kas labs, kāds kompliments, kaut kas neliels jāievēro. Viņš saka, es nevaru, tas taču ir teatrāli. Tam jānotiek dabiski. Kad dabiski pēdējo reizi tas bija? Jā? Sākumā tas būs nedabiski, bet tas ieiesies. Vai dabiski bija braukt ar mašīnu? Sākumā bija nedabiski izspiest sajūgu un ielikt ātrumā, bet mēs to trenējām, tas notiek dabiski. Viņai savukārt pasaki viņam, lūdzu uzdāvini puķus, vai lūdzu iznes miskasti. Viņam pašam tas ir jāsaprot. Viņam nav rentgens, lai saprastu, ka viņai vajag puķus iznest vai uzdāvināt vai miskasti. Ja? Un tad, kad mēs ceram, ka attiecības notiks dabiski, tad notiks tas, kas notiek dārzā, kad tajā iestāda rozes un neravē. Dabiski tur izaugs balandas, viss. Mīlestība beidzās. Nu jā, un tā mīlestība tur druski ir jārušina, vai ne? Un tas ir tas, ka ja es ieeju rožu dārzā, tad es saprotu, ka te man būs jāravē, te būs ērkšķi, te man sāpēs, te būs arī sūdi zem tiem krūmiem jāliek, un būs arī ziedi, un tas būs gan tas. Un vai es esmu ar mieru dzīvot kopā tajā vecajā rožu dārzā, kad varbūt tur nebūs tik krāšņš vairs tas krūms, viņš būs krunkains, tāpat kā es. Jā, es arī nošļūku, viņš arī nošļūku, vai ne? Un tā kā, kad es skatos tā uz to cilvēku, un vai es varēšu viņu izturēt, kad viņš man krāks un purkšķēs blakus, jā, mums tas ir, jā. Mums tas ir, mēs esam fizioloģija, jā.